pilsētā, visticamāk, ka neizdosies vairs atgūt nekad. Noteikti domāju, ka vai tas ir kaut kāds slēpnis, ko policija ir atstājis, lai noķertu zagļus, vai arī saimnieks kaut kur 2 metru attālumā ir un tūlīt pat ķersimies rokas, viņš ņems to ritmu. Daudz te mums ir garneģi, vienkārīgo un godīgo. Skatieties raidījumā Bez tabū, mēs jums parādīsim. Šovakar 7:00 Bez tabū atklās dzīvnieku koncentrācijas nometni Kurzemē. Vēlāk notikumi, viedokļi, jaunumi TV3 ziņās, bet tad Elizabete melos ugunsgrēkā. Savukārt TV6 5/9 nozieguma skelets 2 sērijās pēc kārtas, bet 11. dzīve motociklista klubā Anarhijas tēli. Te būs. Kas tā ielaužas? Sofija, uzklausi mani labi. Līdz manu ģimeni mierā. Es nesaprotu, par ko tu runā. Saproti gan. Vispirms tu sapinies ar manu tēti, tagad posti mammas un māsas dzīves. Ko es tagad esmu izdarījusi? Tu izstāstīji konsulai, ka mamma fantazēja par Džoniju. Jā, bet tas bija sen, un viss ir atrisināts. Es nespēju tam noticēt. Jūs ar meitu esat necīšamas, ļaunas. Meitenīt, ja tu ieradies izrādīt necīņu man un manai meitai, tad labāk ej prom. Kas tas par skrūvēm tīk? Tev šeit nav ko darīt. Līdz ar visu kopā likt? Tev ir slikti? Nē, Sofija. Lūdzu, netuvojies manai ģimenei. Liec mūsu mierā. Kāpēc tu mainīji attieksmi? Liekas, ka Juans kļūst greizsirdīgs. Cik labi, tad man briesmas nedraud. Esteban, mēs ar mammu tevis dēļ pamatīgi sastrīdējāmies. Viņa teica, ka Juans mainīja savu attieksmi. Un tā notiek. Tas ir lieliski. Tas nozīmē, ka tas... Nē, es neļaušu tev saukt viņu par stulbeni. Viena lieta ir tā, ka es negribu būt viņa tuvumā, un cita, ka es viņu mīlu. Nevajag man mest acīs. Ka viņš tev ir piemērotāks nekā. Viss kārtībā iet.